Ko, labas rītas, kungi un dāmas, kas mums skatās. Šodien mēs ar Ārni esam ieradušies Lietuvā, Akmenes disku golfa parkās, jā, kas atrodas netālu no Latvijas, tāpēc mēs arī esam te. 2 stundu brauciens no Rīgas, vai, ja tu esi no Jelgavas un apkaimes, tad vispār tur stundiņu brauciens. Un tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu apskatīt arī šito laukumu. Vai ir vērts braukt. Šeit notiek arī sacensības, kur aicina piedalīties arī spēlētājus no Latvijas. Tāpēc šodien skatīsimies, vai ir vērts braukt, nebraukt. Apskats stilā. Un redzēsim, laiks ir perfekts. Laukums izskatās jau tāds foršs, diezgan atklāts. Paskatīsimies, vai lietuvieši māk taisīt laukumus, vai latvieši taisa labāk, jā, tad jau redzēs. Pirmais grozs, jāmet nedaudz pāri uzreiz mazam dīķītim, kurš ir OB. Jā. Interesanti, ka OB ir uzzīmēts arī atpakaļ, tā kā aizmugurē ceļš. It kā, es nezinu, kā var gadīties, ka tu aizmet tur, bet ir smieklīgi. Tīpadi šobrīd izskatās ļoti labi. Pat ar visu to, ka laukums, cik es zinu, ir pašiem spēkiem veidots, bez pašvaldības atbalstiem un tā. Tā kā te ir komūna, kas viņu uztur un atbalsta, tā kā baigi forši šobrīd izskatās. Tātad tie 105 metri, pilns metiens, šodien ļoti labs laiks priekš disku golfa. Tā kā bliežam. Nu, grīnā nedaudz ir, bet nedaudz nedamet. Ak, Dievs, cik vājš. Ak, Dievs, cik vājš. Tajā safe pusē vienkārši gribēja būt. Jā. Nu jā. Nu, iesaldīšanās nedaudz, Disk didn't catch her. Nedaudz pa kreisi aizgāja, tur netrāpīja līnijā. Tā, otrais uzreiz tā kā pa labi no tā pirmā jāiet. Tepat vien ir. Izskatās pēc standarta forīša, 86 metri. Jā. Droši vien var arī turnovaru uzmest. Viņš tur iet pietiekami laikam pa labi un kalnā lējas, un turnovars varētu turēties vēl. Saulē pilnīgi tā kā no rīta šobrīd. Acīs es pat ar brillēm nedaudz tā kā stragloju. Nogriezu. Bet izskatās, ka izgāja. Jā, tikai lapiņas dzirdēja. Jā, jo tur liekas, ka daudz krūmu, bet īstenībā tur man liekas, ka pat nav. Vienīgais ir šitais koks, kam jāapiet garam. Atkal forīt mest? Jā, kaut kā stabili vienkārši. Tā, salīdzinoši. Forīti pamēģinās. Forīti. Varbūt būsi patīkami pārsteigts. Jā, par savu 40 metru forīti. Jā. Nu, jā, 60 metru. Nu, jā. Nedaudz vēl patīkam pārsteigts, ka 20 metrus tālāk aizlidot. Vēl iesildīt, jā. Tu savu plānu izpildīji pat vairāk nekā cerēju. Jā. Tas ir galvenais. Nu, tāds spīcais leņķis. Baigā krauja lejā arī. Jā, un tur var diski var tā kā ripot. Ja tu uzmetīs tā forītis, baigi spīc. Bet vajag kaut ko baigi maigi. Ļoti maigi. Te jau tepat vienai stūru uzreiz ir gros. Ja tu jūties labi ar savu putošanu, tad ir kaut vai zemo ar skipņu nedaudz. Tādu maigu taktiku. Jā. Čirk. Maiga taktika. Jā, pilnīgi zem groza. Maigi. Maigums. Sponsored by Maigums. Jā, uzliek. Glaidoja šeit pāris, un varbūt viņš ir vai nu pāri
tajā pusē vai tur. Jā, re, kur ir. O, īstenībā kaut kāds skats ir. Bet aiz groza ir arī kraujiņi. Prātīgi būtu, protams, piemest. Bet kā jūs zinat, šajā kanālā prāts un prātīgums viņš tā kā neeksistē. Eksistē tikai Kontents. Jā, tie zari tomēr. Tu neteici, ka tev ir chance. Tu neteici, ka tev ir chance. Es teicu, ka tur ir, Okay. tur ir skats. Window, jā? Okay. Tur tikai bija jātrāpas ar tiem maziem bērzas zariņiem. Go next. Go next. Trešais gros. Pirmais par 4. Izskatās diezgan ņemams. Tikai 106 metri. Labi, viņš tur kalnā augšā, un tur būs grūtāk pēc tam uzmest otro metienu, bet droši vien var tikt mierīgi. Tur tikai OB iet tuvu tam grozam pa kreisi, un no labās puses tas sanāk tā visa trase, kas te iet. Mototrase vai kas tas ir. Kreisā pusē, kas te ir? Tur kreisā pusē uzreiz šeit nekā nav, tā kā pirmais metiens tur reāli netiek apdraudēts. Ja tu met vienkārši tādu saldzinošu vidēju haizeri no labās puses, tad ir jābūt drošam. Tur ļoti grūti, laikam. Ja būs vējains laiks, tad te būs grūti. Jā. Bet mēģināsim atspēlēties pa pirmiem 2 groziem, jo viņi palielam ir ņemami, jo tur jādabūn birdies, un mums vajag sākt kaut kādus birdies dabūt. Aiziet. Metīšu savu DD3 Neo. The chosen one. Jā, vienkārši. Stockheiser metiens. Ceļa vidū, un tad būs piemetiens. Ak, Dievs, cik zemu. Nu, Atstāja bišķiņu. nedaudz atstāja, jā. Tikai pariņu var izglābt. Vairāk neko tu izglābt nevar. Vai sačakarēties var? Outsaidiņi iemetīs. Nu. Notic savu. Stabili bišķi. Nē. Nu, nē, baigi tālu tur. Nu, var būt. Kalnā augšā. Zini, ka var būt ļoti tā kā tālu outsaidiņi. Nu, nezinu. Nu, Tikai trovins. jānotic sev, var ne? Jā. Tic sev? Nē, Tev pep talks. es tik sen neesmu spēlējis. Tu ticēsi sev! Tu saņemsies, vecīt! Tas ir tās laiks iemest ap. Es tik sen neesmu spēlējis vispār. Kā Es jau visu aizmirsu. Es biju atvaļinājumā. Nemūl. Biju atvaļinājumā. Jā, Un tāpēc neesmu arī neizgāja piedalījies tik ātri, nekur. jā, tas videks no Ventspils. Jā. Jā, tāpēc iekavējās bišķi. Atvainojamies, ka Arnim ir jāatpušas. Kaut kāds pūds ir, bet, nedaudz par tālu. Tomēr. Gandrīz. Notvēra. Jā, re, kur 2 ir. Pro. Šeit griežamies pa kreisi. Te ir zīmīta 9200 metri. Un šeit pa ceļu ir jāiet garām. Tas nenozīmē, ka tīpats ir pēc 9 kilometriem, vai ne? Tīpats re, kur tur ir, jā, var redzēt. Ok. Kartais gros, kur visur ir OB. Jā, jo tad ceļš arī nāk, un tad ir konstrukcija. Droši vien iesācējiem tikai viņi tur OB spēlēs. Tur diez vai var dabūt ārā no turienes. Nezinu, varbūt var iet. Ja tu kā ūdens tur tiek, tad ir aizmirst. Donation. Jā, metīsim 105 metri. Downhillā, es nezinu, atgādina kādu groza. Salaspili. Salaspili? Pirmo. Nu, tā kā gar to. Jā, gar ceļu, jā. Bet tikai šeit viņš iet uz leju. Nē, atgādina veco otro Ninehillā, kas tagad ir 15. Varbūt. Kur arī tā kā tu met, un tad viņš aiziet tur pa kreisi. Kas par īsu būs.
Labi izsit. Izsita labi, jā. Bet nozapiņa palaidu. Nedabūja distancīt. Ārnies gan dabūs to. Uz ceļa vai tajā tilpnē? Vienkārši. Kur tu gribi? Kur gribi? Izdiļīt dabūs. Ierakstiet komentāros, kā jūs domājat, kur es iemetīšu. Vai tur, vai uz ceļa, vai tur. Zin kā, pirms metējām būs tāds apstājies, un tā kā 1, 2, 3 un 5 sekundes. Vai tur, tajā. Jā. Tur, kur meitenes peldās. Viņš vienkārši tāds, oi, netīšām aizmet, sorry, jā, tur viņas pliks. Hold up. Ritīgi zem un pa tiem stabiņiem, ne? Jū. Vienkārši vajag, lai taisni turās. Labais. Bišķiņ. Jā. Bišķiņ, jo palika ļoti daudz dunduru. Palika slīpumā. Palika ļoti daudz dunduru. Slīpumā palika. Bišķiņ augstāk. Paldies for insight. Lejā tikt pie groza. Diezgan stāvs. Jā. Mēs iesim apkārt. Caur kur mitro, lēdzenāks. un pa mitro zāli arī negribas. Jā. Tā, nu man te īsti nekā nav, tie ir tikai piemetiens. Tā kā varbūt. skatīsim. For the content. Nē, te ir tikai kontents ir šitā vērt tikai. Jā. Gārām 20 metrus. Nu, bišķi augstāk un... Piemēram. Nu, jā. Redzi, tikai tādu var, bet, nu, sacensībās jau neko tādu nemēģinās. Nu, pagaidi, pa Latvijas čempionu titulu. Nu tad jā, tad tikai tā. Vienkārši tā kā, kad ir jāiemet. Tad jāiemet. Izstaigājām tur visu, knapi atradam disku. Bet, nu, jā. Izrādījās tuvāk nekā. Let's go! Oh my god, this guy. Pro! This guy pro. He's back. Tālāk no 4. groza. Dodamies taisni mežā, neejam ne pa labi, ne pa kreisi. Tur, ja grib nopeldēties, tikai tad tur iet. Bet ne raunda laikā. Jā, raunda laikā tikai diski var iet nopeldēties. 5. grozs, 75 metri par 3. Nu, kā saka, kā vienkārši taisns, jā? Jā. Jā, nekā nav, vienkārši, nu. Labā pusē džēls, kreisā pusē džēls. Jā, viegls. Vienkārši tunelīts viegls divnieks. Nekāda problēma. Jā. Nav diezko šaurs tāds, normāls. Iesācējiem draudzīgs. Jā. Ko tu metīsi? Linciņu savu nestabilo. Nestabils? Jā. Nose-ups. Jā. Gandrīz. Jā. Nu, bija, ok. Es redzēju, ka Ārnis baigi nedameta, man liekas, līdz grozam, ne? 75 tomēr. Paņemšu MD1. Taisni metienu un mēģināšu izpildīt. Tas skaitās downhills, bišķiņ? Tur beigās, jā. Jā, bišķiņ. Varbūt tur krauja, zin kā parasti. Tagad viss tā dara. Neturās. Bet fairwayņš. Vēl ierikoja. Fairwayņš mans. Nav nemaz tik slikti, izskatās kā aizgroza. Nav nekādas tādas baigas kraujas, var uzranot. Kādi 18 metri. Kāpēc viņš tāds? Viņam vajadzētu būt nestabilām, lai varētu turēties. Es negribu šitā tā kā mest. Jo nevar, zin kā, vieglāk paredzēt, kā viņš uzvedīsies. Tev tavi pro metieni ir labi. Otrie metieni šādi. Labs. Nu, mani kaut kādi 14. Nē, 12. 12? Labi, Smejies, 13. viņš tik maziņš ir. 13. Tev vienkārši acis lielas no bailām. Nopietni. Jo koncentrēs, un tā tev vienkārši iekoš kaut kas. Baigi forši. Aiziet nākamais. Gājām pa labi.
Jā, tur pat taciņu iet sākam pa kreisi. Taciņa līdz ceļam. Līdz ceļam, ceļā pa labi. Re, kur ir tīpat. Nice. Ir kaut kādās slāpes, ir jāatver Cido Hydrate Plus. Blakas sejai tur. Jā. Cido. Kurš krepšis? Krepšis 6. 93 metri. Nu, tagad būs mežā, būs tā kā jāiesvist nedaudz. Trāpīt līnijas. Taisins metiens 93 metri. Nezinu, kāpēc, bet es to Vanguardu visu laiku nouzapamētu. Viņš pa nestabili, ne? Labi ir. Nu, labi, puts būs. Tieši to arī vajag. Tas tā kā drošāks metiens, higher percentage. Es nobijos, jo viņš ritīgi pa labi sāk iet. Nu, tas nekas. Skats ir? Visa labā puse ir cieta, tā kā vajag ar Anheuserīti puturi uzmest, vai arī vienkārši tā kā forīt bliet. Jā, to tu māki jau. Jā, to es māku, jā. Ai, nē. Man nav stabila putura, lai es varu tā darīt. Oi, nestabila to bišķi tādu. Un? Forīt? Otrais spēlētājs šodien izārda lauku. Žēl, ka nevar, ne? Pirmo tā kā Jā, nevar tā, nezinu, kāpēc. practice shotu un otro reāli, ka tu redzi, saprot, kur ir kļūdas. Vajag galvā uzmest, lai netrāpītu pirmo. Un tad mēs to otro trāpīs. Knapi. Tap, tap. Tap. Tap, tap into the par. Nu, Ierok. 2,5? 2,5. vienmēr. Zin kā, vajag reāli uzspēlēt vienreiz tādu noteikumu, ka tā kā arī 2,5 dabūt. Krepšis 7 pār 3. 71 metrs. Vienkārši nedaudz aphilā ir tāds jāuzmet kaut kur. Nu, tāds riktīgi ņemais. Ņemais? Memākais. Ņemākais. Ņemamākais. Gros. Nebūs vienīgā kaut kā. Kā kāds pūs būs. Cerams, ka uz 2,5 dabūs. Bet tev ir natural flex. Tu esi natural born flexotais. Cēsu Heiser fliperi, jā? Nē, tev esi Valmieras Anheiseristi. Flekseri. Valmieras flexeris. Jums ir Valmiera kāds flexeris? Vai tu būsi pirmais? Es būšu kluba dibinātājs. Būs labi. Pa vienīgo, bet nu. Normāli tas jau ir. Fairway hits. Jā, dundur. Ko tu redzi tur? Ko tad krauju? Jā. Baigāt tur. Tā kā super? Nu, ir diezgan stāvs tur viss ir. Tā kā Oh, jeez. Vai tu uzņemsies risku? Droši vien, for the content. Ak, Dievs. Diezgan, jā, izskatās tā kā no tīpada. Nu, ņemams. Ņemamāks? Ņemamākais? Aizrādās vienkārši memākais. Vienkārši memākais. Un nemākais, es nemāku viņu tā kā dabūt. Nu, man, reāli, ja netrāpi, tad labāk ir šitai puse būt. Jā. Ka tev vairāk ir vietas, kur piezemēties pēc tam. Ak, Dievs. Tevs tur pa vidu jau kaut kā. Labi. Nu, ņemams jau ir. Ir ņemams. Vajag tikai nemīst. Labāk uzmest. Vajag, un tad būs labi. Jau izskatās, kāds ir braucis jau. Ārnis par content grib otro reizi jau norauj gurķi. Jā. Reāli izstījās, ka kāds nobraucis. Nu, tāpēc un es arī.
reenacted Roka nesalauzi. Sāp. Nu, viss. Nofilmēja. This video ends when Arnis breaks a hand. Iespēja noraut gurķi ir low, but never zero. It īpaši jā, apšots spēlē. Nevar. Jā, tu gribi vēlreiz? Otrais dublis. Otrais dublis. 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 Oh my god. Ja jūs gribat discgolf kontentu redzēt, nenāciet šeit, bet ja jūs gribat komediju goldu. Ja gribat dead jokes and bad discgolf. Nopietni. Nu redzi, 2,5. Nē, jau 3,5. Labi, ejam tālāk. Nav ko te vairs. Pagai, jūs negribat komediju goldu? Pagai, jā. Lai mēs varam divotā par komediju goldu. Nelaid mani vaļā. Džek. Roza. Nu ko, 8. Krepšis. Standarts forīts. Šeit ir tā, ka, vismaz kā izskatās, tev ir inside līnija, iekšēji, lai tā kā zemu, vai arī ļoti, var droši vienkārši, tu gribi uz pārdroši vien uzmest, vai arī varbūt turnovers kaut kāds ļoti augsts. Bet vajadzētu sākt arī forišas kaut kādas uzmest, ne? Izgāja cauri. Bet nostali. Tā kā bišķiņi, jā, tur, jā, un vienkārši. Tad pa labi tā kā. Jā. Bet tad jau vispār te jau varētu šiten. Nē, jā, tur varētu. Mēs tur un tad... Bet tur vajag midrange kaut kādu mest. Originu. Kaut vai. Labi, nē, esencīti. Vienkārši taisni. Bet jāmēģina pa labi, jā? Taisni, lai nedaudz iet pa labi visu laiku. Nevajag pa anīti likt. Kaut vai skatīsimies, cik tas ir tālu no grozījot. Nobramzē, jā. Šitādu metru. Jā, būtu ļoti labs. Varbūt pat pa tālu būtu tajā mežā. Bulzai hits. Gandrīz. Gandrīz jau iekšā bija. Jā, no bulzai. Jā, ir bulzai. Jā, bet reāli varēja arī būt pa tālu. Tieši tā. Tur kaut kur. Te ļoti ātri atnāks. Zin, kā atgādina Valmieras 3. Bez krūmiem šeit. Jā. Tā kā pēc līnijas. Jā. Nē, tas galīgi garām. Otrais spēlētājs iesaistās spēlē. Tās pats. Tās nekās, neko ejam tālāk. Droši vien. 9. nekur. Kur tīpats. Beidzot nav jāiet nekur tālu. 9. grozs 6-7 metri. Var redzēt, upīte. Grozs ir tieši pirms. Tas kraujas ar ūdeni. Ļoti forši, jā. Arī krums ir priekšā. Tāpēc es domāju, ka šeit ir tāds forehand metiens pa lielam, lai viņš tā kā nogriežas pirms. 6-7 metri nevajadzētu būt problēma pat ārniem. Aha. Short. Jā, labs puls būs uz upīti, jā. Vienkārši krūmā iekšā? Jā, bez mazā. Tad turboputu. Vienīgais zāļš bija tik labs. Skaties, ka varbūt pat uz eisies. Neko. Man tik labi gāja. Vienkārši reāli. Uzslipoja. Un tāds šitie nenogrieztie zāri, jā, laukums vienkārši nav kopts, Ko te var, jā, kas te? Augšu, tā kā iztīrījāt tur to koku, to vienīgo zariņu atstāja. Kurš tā dara, Šeit rekuro bez groza. Salīdzinoši tālu īstenībā. Ir laba landing zonīte. Krūmais jau var trāpīt, viņš ir diezgan tuvu, tā kā. Oi, kas te notiek? 2?
Gandrīz Nu, noripa. pagai, ja es neatsitu viņu nedaudz, viņš būtu lejā. Ak, Dievs, milimetru pa kreisi. Man īstenībā likās, ka Milimetru būs. pa kreisi. Man īstenībā likās, ka būs. Nu, nav OB, vismaz tās priecē. Tur ir stabiņi pat. Jā, iedomājies. Kas ir pozitīvi. Nu, jā, bet tūlīt būs two-stroke swing. Oh, nav. Žēl, ka mēs nespēlējam uz rezultātu. Nu, nedaudz jau spēlējam pirms pirmā. Okay. Jā, dolīdi. Ok, 10. gross par 4, 167 metri. OB kreisajā pusē kaut kāda sāliņa ir. Tā visticamāk tur kaut kur tālāk. Tas būs dziļāk. Nu, tur tālāk kaut kur izskatās. Nē. Skaties, Tur, kur tas sarkanais. Mums ir šeit pļava. Jā. Un tā kare, kur kas iet, tā te ir visa OB. Jā, tas šeit viss ir OB. Un tad tur... Aiz tā lielā ar laikam, jā? Sanāk, tur droši vien jātiek iekšā. Jā, tur ir jāiet iekšā un tur nebūs fairway. Cik tur bija rakstīts gadu atpakaļ. Reviewā, jā, jūdiskā bija rakstīts, ka tā kā pēc pirmā metiena laikam pēc tam pazūd fairways. Jā, tā kā redzēsim, vai kaut kas ir izlabots. Jā, nevar saprast, cik tālu. Liekas tā taka tik tuvu. Nē. Nu kā nē? Tu nav jāiet tur pa kreisi? Ir, jā, bet aiz tā koka pēdējā. Ai, labi. Es ceru, ka nebūšu OB. Aizarī. Jā, normāli. Derēs. Nu, es nezinu, es domāju, ka bija ok. Ir labi. Tu esi pļavā un tu neesi OB iekšā. Nu, tas jau ir success. Ai. Tieši kokā tajā. Labi. Paskatīsim, varbūt izgāja. Labirints akmeņi. Raganu loks, bet tur var izlasīt gan jau, ka kas tas ir. Tā, nu tā jau gandrīz ideāli, nedaudz pietraka. Nu, bišķiņ. Tagad ir vai 2 metri tālāk būtu. Nē, es domāju, forīti fleksiņā ir normāli. Te ir jātiek tikai gapā, un tad viņš tur noskipos, un tu būsi 10 metros, un tev būs pus pa birdī. Neliec anīti, vienkārši tā kā domā, ka tu met vienkārši tajā mežā taisni. Labajā pusē. Kur tu arī izmeti, bet skaties, tā ir kaut kāds puses. Tagad man ir tā, ka mēs redzam, ka ienāk šitajā kokā iekšā pa vidam. 3 stundas pameklējam. Meklējam, izrādās, ka viņš ir vienkārši izgājis te cauri. Nu, tā kā nav sevišķi laba vieta, anyways, bet vismaz atradam disku. Arī pozitīvi. Jā, paķeru. Vajadzēja augstāk izmest. Kādā akmeņā. Bet. Tiešām. Tā kā tev vajag uzmanīgāk mest. Jā. Tas ir tā kā bulzais. Jā. Putot nevajadzēs vismaz. Ziet. Cage! Mēs ejam tālāk? Mēs ejam tālāk, jā. Jā, 11. Tur, kur tas pie tā ceļa, kur mēs... No 10. rekord groza te, uznāk augšā. Te bija otrais. Atpakaļ no otrā. Uz otro pusi. Tad jāiet atpakaļ. 11. groz. Vienkārši Stockheiser forīt. Vajag aizmest nedaudz pārī, te jā, es nezinu, kādam zemes kaudzei. Un sanāk, varbūt neliels tāds fleksiņš varētu izdarīt. Backhandā es nezinu, kā tur ir. Te ir izteikti ir forīts. Mēģinām. Ja nav pa tālu. Nē, perfekti. Ideāli, grīna. Tev bija sākuma 40 metrīgas forijas, 60 metrīgas. Tagad laiks ir 80. Dubultā distanci. Jā. Nu, tev vajag forīta bez variantiem, jo viņš tā kā iet, pabeidz. Pa labi tā kā.
60 metrīgais. Varbūt no Pa tās pudeli kaut kādu trāpīja. Varbūt būs kaut kāds tavs puts. Varbūt. Oh my god, te nav vispār. Oh my god. Caur labo pusi, caur krūmiem, nevar? Nu, es mēģināšu, bet, nu, te ir low ceilings un ir bies. Uziet! Šīs, te jau nav varianta. Nu, varēja arī palikt. Prom. Otrais, jā. Tvais varat slāk. Jā, tavs reāli, tavs otrais spēlēties šodien slāko. Bet atpakaļ, jā. Jā. Uz pirmo tīpadu. Šķērsot bez mazai, jā. Kaut kur un grosta, tur ir augšā, laikam tas. Nu, ir nogurdinoši nedaudz. Nu, nav tik traki. Dīķis. Pirmais tīpats. Te mierīgi var tā kā bliest. Gross. 12. gross ar ļoti tādu izvietojumu tīpadam uz jautājuma zīmes, jo tepat labajā pusē ir pirmais, kur cilvēki stāv, un tev ir jāmet pāri. Un tad ir rodas jautājums, ar ko domā, ko nevar, nu tā kā 180 metri, tad vienalga, kur tu vari uzlikt to tīpadu, nedaudz pāris metrus tuvāk. Vai tur pie pirmā kaut vai, nu... Jā, bet šeit, nu, ļoti neloģiski. Metīsim kaut ko tā, lai pārgāžās uz labo pusi vairāk, lai ir prom no trasītes. Trase OB, jā, ūdens OB. O. Tieši tāds pilns turnovers visu distanci. Nu, tas ir pa daudz. Nu jā, bet viņš tagad atgriezīsies tur un... Bet vismaz... Nu, es kalnā neuzmetīšu. Nu, nezinu, pacentīsies. Whatever. Nu, aizmetīs. Tāda gabala? Jā. Nu, mēģinās vienkārši. Tāda ieskrējiena. Let it rip. Tāda mega ieskrējiena. Un esi rip. Nu, neslikti. Nu, tur bišķiņ gabals vēl ir, bet nu normāli. Saku, normāli. Tu putosi. Jā. Nu, nav tā, ka man tur sevišķi tuvāk. Bet ir. Bet normāls kalniņš, ne? Iekšā. Ja es šito netrāpīšu putu, tad es vienkārši mājas braukšu. Nu, kājam iešu vai ārnes pēc turas, bet... Nav tālu, līdz Latvijai. Jā, tepat vien ir. Ja pirmais vēl būtu tikpat tālu, vai kā tev, tieši tas gabaliņš, kas pietrūka tur, bet, nu, tad es būtu tur, kur tu esi. Outsēdiņš, jā. O! Nauda? Bauskas salas. Jā. Apgad Dievs! This guy! What the? Twice ar slāk. Jā, nu kā parasti. What the fuck? Kas? Es nevaru. Nu, nēs, pro. Jā, tur tā, jā. Amatieri jau tā dara. Pirmo strāpa visus, otru zonu. Un tas ir gandrīz bullais, tad jau var... Nav ko... Varēja nefilmēt. Ha? Varēja nefilmēt. Tieši tas gan, jā. To next. Viņš tikai rāda tajā virzienā atpakaļ, bet izstāsta, ka tīpats tur ir augšā. Šītas gross ir 14. Te nenākat. Jā. Rekor ir gross. Nē, te var iet, bet tā kā apskatīt, zin kā, lai tu saprastu, ka tur ir kraujais grozi. Diezgan. Tā kā bija ļoti labi. Atkal būtu. Ai, nu te jau viegls, tur nekā nav, tāds uzmet kalnā, tur ir krauja. Atradām. Jā, atkal viss ceļš ir OB, 101 metrs kalna augšā, kur aizgroza ir krauja.
Tā kā Viegls par 3. Viegls, jā, ņemams. Ai, tomēr pārgāzās pa daudz. Bet kaut kāds pusi no tās puses ir. Crazy. Nu, ir tāds gros, kuru vajag vienkārši izspēt uz pāri un jau tava. Kaut ko. Es nezinu, nu, te ir grūts gros un tur izskatās, nezinu, kaut kāds uzbūves blakus. Un ja cilvēki tādā aphilā pārgāzīs diskus, GG būs uzdzēties cilvēki. Es nezinu. Oi, Kāds pātri. safe pusē tur un Reāli pātri. būs piemetiens. Nav variants. Interesants piemetiens. Ko darīs? P3X? P3X. Taisni grozā? Jā. Aiziet. Man patīk, kā tu domā. Pa īsu. Nu, es domāju, ka normāli. Nu, bļāviens. Bišķi stiprāk. Jā, Let's otrais go! spēlētājs. Otrais spēlētājs šodien ir vietā. Mēs izgriezīsim, man būs tikai viens. Nē, reku pierādījumu. Oh, Viens iekšā, viens nedalidoja. parādi plašumus. Mototrasi, Jā. tā kā stari. Good old. Ir vērts braukt tikai, nu, tā kā šeit. Ak, Dievs, par 5. Tam. Ai. Nu, laikam ir jāmet vienkārši tā kā taisni. Un tad no turienes skatīties. 254. Nu, priekš pār 5 ir diezgan viegls, varētu būt. Galvenais ir, lai tu esi inbounds un pirmais tev ir kaut kur pļavā tur. Damn. Nu, nedaudz paķēra, bet būs. Pa Mando? Nē. Elektrības stabs ir Elektrība. Mando vai tur? Nē, viņš kaut kur Mando ir kaut kāds viens no tiem tur. Jā. Tur es trāpju, bet es droši vien esmu safe. Staba. Labs. Snaiperis. Es trāpju stāvā to arī. Nā, nekas tur. Ja tu trāpītu tiem stāviem, tas būtu episki. 2 stabi? Jā, tur kur es trāpīju pirmo. Tas būtu episki. O, labi aiznes. Zini? Nu nē, tur vēl kādi 70 metri līdz grozu. Nu kas tas ir? Bet zini, nav slikti. Palīdzēja? Būtu sliktāk, man liekas. Baigi augstu. Bet ja atstīsies, būs pie groza. Kaut kas tur bija. Kā Stulps par 5. Ak, Dievs, bet Ak, Dievs, bet iekšā. likās, kā Grīns aizrāvu, bet es atcerējos, ka viņš stabils. Grozs arī bišķi tā kā iehaudzis. Tā ir parkt. Nu, jā, viņš te izgāja cauri. Izlauzās. Otrais. Nu kas tas ir? Beidzot ārniem pirmais spēlētājs paslīdā. Tas ir Bogijs. Pa mežiņu jāiziet. Jā, un tad pat taciņa. Pat taciņa. Uz atpakaļ, uz 15. tīpadu. Neredz grozu, bet gaņā, ka viņš tur augšā ir kaut kur paslēpts. Te vajag sākumā pilno metienu. Līdzīgi kā tajā pļavā. 189. 15. kārtējs bombiks metiens.
Jā. Nu, es teiktu tā uzreiz, kas metās acīs, ir tā OB struktūra, kurā pēc pāris gadiem jau tur būs tā atdauzīta. Nu, nezinu, nu baigi interesanti ir izdomāts. Nu, negribi pargāsties. Pagā. OB jau ir tikai šitais ceļš. Sanāk, ka tas ir safe, ka tur var mest. Ok. Tāpēc varbūt arī tur ir jāmet. Tāpēc, jā, īstenībā ir jāmet tur, lai nav jāmet pie tā sekas. Jo tā tev tik un tā labāks leņķis ir nākamā metienu taisīt. Tā kā mans disks pats izdarīja tā, kā vajag. Pielaboja šoreiz mani. Bet Arnis jau iet. Cik bilas. Man liekas, ka safe. Safe ir, bet nu... Es teicu, ka labs safe backstops, jā. Nu, bet kalkulēta ar atsitienu. Man liekas, ka safe. Nav ko likt ar to eku, ne? OB līnijos trasa ir pastatas prie trasos. Jā. Saugimas. Nemestите disko, ja priekšā ir žmoniju. Ir bent... Nu, karoči. Es atvainojos, ja tā kā nedrīkst pa to trāpīt. Tur pašā aizmēnēt. Pašā aizmēnēt. Nu, bet pa to jau ir runa, kā par 4 tikai. Normāli. Nē, nu pagai, ja pirmo aizmet, kaut kur tur nav tik stikti. Nav spariņš ir. Es redzēju bendu. Tur šausmīgi tālu. Es ļoti zemu uzmetu. Bet es teiktu, ka tad varbūt pat arī ņemams. Izai? Arī uz spariņu. Tā izskatās, jā. Tas man liekas projām vien. Salīdzinoši vienādi. Var pat uzrunāt. Be my guest. Labs piemetiens. Arī labs piemetiens. Nu, tur, kur tavējies. Nē, tas paspakaļ. Vienkārši pilnīgi identiski gandrīz. Jāatver grāmatu ar nosaukumu neko dzīve nemāca. Viņa brāļi. Neko dzīve nemāca. Tad pirmajā lapusē būs tā piemetiena. Go next. Jep. Brīdinājums, vai tas ir tā kā... Kas tas ir? Tā ir norāda. Man nav skaidrs. Nu, kaut kādas ir laukumā katrā ziņā. Uz kaut ko viņa norāda, bet uz ko? Nu jā, te viss ir straight forward. Straight forward? Jā. Pat nav jārāda, jā, intro? Nekas nav. Jā, te viss ir... Te ir viss skaidrs. Turies pļavā un būs tev laima. Par 170 metri. OB trasa tikai un labā pusē grāvs. O, kā es aizmetu, jebāt. O, jā. Nu, ko tu tur teici? OB long? Nā. Pārāk tālu. Tā nedrīkst arī. Jā. Jā. Liela kalibra bombas met. Nav pēc konvencijas. Too deadly. Tuvu OB, ne? Tuvu, jā. Nopušoja visu. Aizmetu tālāk par Arni, bet viņš aizmetu tālāk par mani. Jo viņš ir idejiski tuvāk pie groza. Tāds paradoks. Huk. Nu, izskatās parkt. Amazing gameplay. Baigām. Taktika ir labs. Viņi arī neskipo. Jā, tas gan, nu tur tā gumija. Tā, nu ko green hits ir? Sudzēties nevar. Tik jātrāpa.
Labi, koriģējuši. Kāpēc es tā nevaru vienmēr? Tik smuki, viss tā kā dead center normāli. Pirmais vienkārši liekas kaut kāds 17. gros. Nu, baigi dīvaini. Te laikam pietruka jau laukumā, jā, cilvēkiem. Sanācās būt ļoti tā kā creative. Pārmaiņas pēc tagad ceļš ir safe. Palielam, jā. Līdz vienam brīdim, līdz tur vienam stūrim. Laikam, lai pasargātu 18. tīpadu. Un tad tur ir pa labi OB, šeit viss ir OB pa kreisi, līdz tur noteiktam gabalam, un tad šķērsojas tie OB, un tad tur ir safe paliek tāds zaļā zona. Tāpēc vienkārši ir jāmet pa lielam kaut kāds, nav tālu, 162, tāpēc te galvenais ir būt inbounds, lai paliek uz ceļa. Jep. Ja nenoskipos baigi. Tu! Nu nekas. Tātad, no trases mega skipi, jā, ir. Jā, es kaut kā, man liekas, ka taisnāk aizies un nebūs tik laikas. Paga, bet labā puse arī jau jā. Kā atstāt? Nu, vienkārši vajag taisni, lai viņš lido un tā taisni krīt. Iegriezīsies? Jā, ideāli. Nu, perfekti. Nu, vienkārši ceļa vidū, nu, labāk nemats būt. Paveicās. Sauču. Oi. Nu, safe ir. Laikam safe, bet nu projām no groza. Kāds puts būs labs. Šeit ir, kur manam izkaste gan jau, ka vienkārši tāpat taisni arī bija skips. Mega skips. Turpat, kur es? Varbūt nedaudz īsāk par te. Tās nekas. Te nekādas norādes nav. Jā, es nezinu, kur sākās. Šeit sākās tas vēl. Nu, nopietni. Forši pielaboja. O, beidzot, labs puts. Sen nebija putojis, es aizmirsu vienkārši. Neko, tur 18. Nu, man liekas garākais par 5, ko es esmu redzējis vai spēlējis, un pie tam vēl šeit visur ir OB. Un mēs nezinām, kā izskatās tur vispār. Metīsim uz veiksmi. Vienkārši šeit labā puse sākuma vienu. Tad otru, bet ja par 5 ziņā viņš man liekas ir diezgan tāds ņemamais, jā. Tev ir 3 metienos 300 metri, kas ir normāli. Dobli. Tā kā nevis šitien kalnā, bet tur pa labi? Jā, es caur labo pusi un vēlreiz caur labo pusi pēc tam iešu haizeros. Jā. Tas būs garš gros. Ja es pa vidu pamēģināšu? Nu, vari pamēģināt. Varbūt vienkārši, zin kā, no augšas vieglāk. Mēģināts no zaud, nu tas gan. Dēdē. Zin kā, visur. Pagaidām, kamēr OB nav tuvu. Jā, te var plīnāt. Kur aizlidos, tur aizlidos. Jā. Jau. Kas? Kas tas pagūs? Kur aizlidos, tur aizlidos. Kaut kāds monstrs. Suffering from success. Nice. Ja es būtu Davilts, vēl tos pāris metrus. Jā, kaut kā es nezināju, kā tā viņa liecās tur. To trasi. Reāli pa labo pusi jāiet tikai. Tāpēc es arī gāju. Nu, tu biji gudrāks. Nezinu. Tagad tu gribi teikt, šitā kreisā pusē arī jau bē? Jā. Liekas, ka jā.
Domāju, ka safe. Nesavārīt sūdus, ne? Gerable? Nu, jā, bet man liekas gerable, ja būtu ar kaut kādu flipī. Tagad es mēģinu vienkārši safe palikt. Jo aiz arī sanāk OB. Jā. Tur tuvu viņš bija. Es neaizmetīšu aiz. Jā, protams. Tas tikai tā. Jā, sūds. Neizvilku, kur gribēju pietiekami, bet, nu, es tikko tā neaizmestu. Jā, vējš mainās tur, šur. Ai, nē, tas aiziet pa labi. Jā. Tals puts. Ko? Tals puts. Ne, taču. Tas vajag tālu. Nospiedās. Vienkārši, ja nebūs pavējš, zin kā. Nē, pa daudz haizer. O, nē. Kas vajag haizeru? Arī izhaizeroja. Jā, bet vējš tā kā nospiedas un nebija nekas tur. Tikai gabals bišķi. Nu, nedaudz ir, jā. Tas nozīmē metiens. Pretvējš vēl. Ai. Viss pret tevi. Visi elementi. Nu, nē. Tās ir layups. Ejam pabeigt un pēdējos vārdus pateiksim. Par šo liels par laukumu. Pabeidzām spēlēt un dosim savu kopvērtējumu, novērtējumu šim laukumam. Kāpēc braukt uz laukumu? Kādi plusi te ir? Kas tev patika? Man patika tas, ka salīdzinoši netālu no Rīgas. Jā, bet ja tu esi vispār tuvāk Lietuvas robežai, tad šeit obligāti varētu pamēģināt. Jā. Ceļš arī bija labs līdz šejieni, nekas tāds. Iebraucam Lietuvā. Laukums ir foršs, grozi ir tādi interesanti, ir garāki, īsāki, ir taisni metieni. Forehands ir vajadzīgs, kurš šodien redzējāt, ka tā kā baigi labi man nestrādā, kur man parasti arī nav, jo es tā kā vairāk backhandu metu, bet tā bija forši, kamēr nebija vējš, bišķiņu uz vēlāk, jau uz raunda beigām bišķiņu vējš, uzreiz parādījās kļūdiņas un OB, bet nu arī mēs spēlējām pirmo reizi, tā kā priekš pirmās reizes baigi forši bija. Man sanāca diezgan zolīts rauns, pat priekš pirmās reizes. Jo šeit nav baigi daudz briesmu, tā kā ir OB, bet viņi tā tikai, lai kaut ko pasargātu vai ko tur. Ja tu māk taisni mest, bezmaz vai tad ļoti grūti atrast kaut kādus OB. Varbūt tās pēdējos grozos ir tā grūti, vieglāk tur OB aizraut, bet tā šeit ir forši vienkārši pamētāt, izmētāties un tā kā uz distanci patrenēties nedaudz, jo... Un arī mežā var tā kā taisnas metiens. Tās forši. Tīpadi bija kvalitatīvi samērā. Jā. Nu, tā kā uz zemes paklājs, bet ir izlīdzināts apakšā kaut kāda tur šķemba un izlīdzinošā tur grants. Tā kā, bija tādi stabili un forši. Nu, cerams, ka parasti ar laiku, ka nolietojas, parasti ir visādi pampaki, bet, cerams, ka laukumu tur piekops. Un, Man arī patīk grozi, diskēčeri, viņi vienmēr ir laipni gaidīti, kurā laukumā. Jā, man uz viņam vislabāk iet. No mīnusiem. Par mīnusiem parunāt. Mēs tā kritiski nedaudz, bet... Konstruktīvu kritiku, teiksim. Mēģināsim, tomēr. Ja mūs sapratīs laukuma veidot, varbūt mīnusus vajag angliski teikt. Nē, labi. Varbūt šitais būs par pieredzi tā kā citiem, kas būvē laukumu šobrīd Latvijā. Kā nedarīt. No mīnusiem, ko viņi īsti nevar ietekmēt, tas, ka te ir daudz mušu dunduru, tā kā tas, kā pļavā, ļoti grūti. Atsevišķas laukumas ir arī odi, vienmēr šeit mušas, kas var lai ko lien. Un tā tālāk. Ja ir vējš, tad arī grūti šeit spēlēt, bet tā kopumā ok. Tas, ko viņi nevar ietekmēt. To, ko viņi var ietekmēt, ir tas layouts, kur tie tīpadi atrodas, un visvairāk man kā par to drošību es uztraucos, ka te stāvot uz tīpadiem, tu nejūties droši, ja būs pilns laukums, ja te ir sacensības, piemēram. Tad varētu dabūt. Jo te nevar tā īsti uzvilkt tiklu tā kā mežā, ka mums tur laukumos. Tā, ka tev ir jāiet atpakaļ pa kaut kādiem fervējiem, dīvainiem, tur, kur tā kā spēlē kāds cits. Tas nav labi. Tas nav labi, draugi. Ko arī varētu viegli izlabot. Jā.
teorētiski pabīdot vienkārši bišķiņ pa labi, pa kreisi vai uztaisīt 5 metrus īsāku grozu. Jā. Kaut vai, piemēram, tur tas 13. Jā, 13. manuprāt, lai distance var palikt, problēma ir tāda, ka mēs esam jau ar to saskārušies, ka grozi, kur blakus ir kaut kādas ēkas, tur bieži vien cilvēki aizmet diskus, un tad sūdzās cilvēki, un tad viss ir slikti. Un diskgolfs tiek tā uzskatīts par kaut kādu tur slikto sporta veidu. Ja nedod Dievs, kā saplēs, kā sasit kaut ko vai visāda veida bojājums. Ir pietiekami šeit daudz plašumu, lai kaut kā citādāk to sataisītu. Norādes, teiksim, arī mīnusiņš tāds. Jā, varbūt, tā kā, grūti, ja pirmo reizi atbrauc, jāskatās kartu un jāmēģina kaut ko atrast un jā, un tā tālāk. Bet tas arī visu laikam no mīnusiem. Pārējais te viss ļoti, ļoti labi. Jā. Tā kā droši varat paši atbraukt, iemēģināt laukumu, varbūt pat aizbraukt sacensībās, uzspēlēt, parādīt lietuviešiem, ka latvieši ir labāki disku golferi un pat viņu laukumos. Un, jā, tā kā aiziet, lieciet like, subscribe, ja jums patika šis video un jums patīk arī apskati, jo būsim spiesti arī braukt tālāk, varbūt uz Igauniju un vēl tālāk. Tikai nesakat, komentāros neiesakat kaut kādus tur Amerikā laukums. Vai ne. Vai Austrālijā. Lai mēs esam bijuši jau tur. Jau var atrast kanālu. Labi, aiziet. Paldies visiem. Čau, lai jums jauka diena. Tiekamies laukumā.